19 miljoni eiro. Kamēr tu tikai skaties, kāds cits tos var laimēt. Piedalies un laimē arī tu vairāk Latloto LV. Ballītes ir šo slepenu policistu darbs. Holivudas zvaigznes Džona Hills un Čenings Tatums piedzīvojumu komēdijas turpinājumā Jump Streetā 22. Kino no 13. jūnija. Ar Neste Futūra laimīgais ir skaitlis 3. Uzpildies par jebkuru summu, kurā ir skaitlis 3 un laimē. Katru nedēļu 300 eiro degvielai. Galvenā balva – Mazda 3. Neste Futūra. Uzpildies labākam auto. Vai sapņo par automašīnu ar individuālu dizainu, lielu bagāžas nodalījumu un ļoti ekonomisku dzinēju? Lūk, te tas ir. Pilnīgi jaunais Peugeot 308 SV ar universāla virsbūvi. Eiropas gada auto 2014. Varētu piecelties taču. Un kur ir skaidri? Labdien, cienījamie skatītāji! Sveicam jūs regbija svētkos. Ar jums šodien runās Raimonds Rudzāts un Arvis Pilenieks. Tieši tā pareizi teicis, sveicam svētkos. Es pat atļaušos piebilst gada svarīgākajā spēlē Latvijas regbijam. Latvija pret Horvātiju šodien tieks un cīnīsies par iekļūšanu Eiropas nāciju kausa 2A divīzijā. Sākumā iepazīstināsim ar komandas sastāviem. Vispirms mūsu ciemiņu Horvāti, numur 1 Ivans Miljaks, numur 2 Denis Brečičs, numur 3 Luka Perlains, numur 4 Luka Jureško, numur 5 Marko Buljats, numur 6 Darijo Jurčevičs, numur 7 Dino Grizeļs, numur 8 Tončī Buzovs, numur 9
Jasons Ņūtons, numur 10 Niks Jurišičs, numur 11 Srdans Maikičs, numur 12 Marko Grčičs, numur 13 Ivans Šuta, numur 14 Dario Oksenhams un numur 15 Filips Mīčs. Komandas galvenais treneris Milāns Jelāvičs. Un Arvi, tagad tu var arī nosaukt mūsu sastāvu. Tātad Latvijas izlases sastāvs. Numur 1 kā jau ierasts komandas kapteinis Jānis Skuja. Numur 2 Edgars Cīruls. Numur 3 Māris Robežnieks. Numur 4 mūsu leģionārs Uldis Saulīt. Numur 5 Māris Streikišs. Numur 6 Viktors Silvaniks. Numur 7 Emīls Balods. Apsveicam Emīlu vārdienā šodien. Numur 8 Leno Bramans. Numur 9 mūsu otrs leģionārs Jurijs Baranovs. Numur 10 Valters Raņķis. Numur 11 Dāvis Zagorskis. Numur 12 Vigo Valdavs. Numur 13 Matīs Zeltsmans. Numur 14 Kristaps Bērziņš. Un numur 15 Nauris Bērziņš. Rezervē mums ir numur 16 Elmārs Imbras, Sandrs Jauntēvs, Guntis Cirša, Kārlis Garokalns, Ainārs Bērziņš, Ruslans Koķļevs, Aivars Ingus un Maksims Batrakovs. Galvenais treneris Sergejs Lisko, treneri Nikolais Vladimirs, Juris Straume, menedžers Uldis Baltris un ārsts Uģis Kreitenbergs. Nu, tikmēr, kamēr mēs iepazīstinājām ar komandas sastāviem, Latvijas izlase ir būtiski pietuvojusies Horvātijas izlases piezemēm zonai. Un pirmais sots? Jā. Pa labu Latvijas komandai. Kā citējot klasiķu Māru Šmitu, sitams sots. Netālu no piezemēm zonas. Redzēsim, ko izlems mūsu komandas kapteinis Jānis Skuja. Tomēr izskatās, ka spēlēsim caur autu. Bumbautā raidīs mūsu saspēles vadītājs Valters Raņķis. Nu, var saprast šādu mūsu komandas kapteiņu lēmumu. Tagad līdz piezemēm zonai vairs mazliet vairāk būs pa 5 metriem, ja mēs veiksmīgi nospēlējam koridoru izspēlē, jeb tā sauktajā sānautā, tad ļoti bīstams uzbrukums var izvērsties. Cik man izdevās aprunāties ar galveno treneru, ir gaidām kāda neliela viltībiņa arī tieši šajā auto izspēlē. Redzēsim, kas tā varētu būt, vai šeit atpakaļ pa īso malu. Nē, tomēr galvenais bumba ir saglabāta, un mūsu stiprā puse ir cīņa, tāpēc es nebrīnīšos, ja mēģināsim iestumt piezemēm. Nu jau bumbi pārgājas Horvātijas komandas rīcībā. Jā, tas nav galīgi labi, bet vai izdosies izspēlēt varbūt ātru autu? Jā, ātrs auts ir izspēlēts, varbūt nedaudz. Nepārāk veiksmīgi. Nauris Bērziņš veiksmīgi piemāna Horvātu izlases spēlētāju, apspēlē divus, iesāk bīstam pretuzbrukumu. Diemžēl neliels tehnisks brāķis. Un jā, bumba Horvātiem, ir cīņa pa labu Horvātiem. Neizdevās mums izmantot pie 5 metriem savas priekšrocības, gribētos teikt, jo tomēr esam ļoti pieredzējusi cīņas spēlētāji. Mums cīņā vidējais vecums ir 34 gadi, Raimond. Gan arī pa 10 gadiem lielāks nekā Horvātiem. Horvātiem vidējais ir 25 gadi ar nelielu astīti. Un, tā kā varētu teikt, ka šodien pieredze pret jaunību, un mēs šoreiz esam pieredze. Ja vidējais vecums cīņai 34 gadi, tad citādi nevarētu būt. Nu, pastīsimies, ko mūsu cīņa var šobrīd. Neizdodas pārstumt Horvātus. Horvāti iesāk pretuzbrukumu. Ļoti labi, 6. numurs tur spēlē. Tiesnesis nefiksēja bloķēšanu, acīm redzot. Nu, Nauris Bērziņš tā uz tādas noteikuma robežas nospēlēja tvērienā. Tad redzējām, tikko Horvātu spēlētājs jau bija atdevis piespēju, atbrīvojies no bumbas, sekoja mūsu komandas spēlētāja Naura Bērziņa tvēriens. Spēlētāji tvert bez bumbas, kā mēs zinām, nedrīkst, bet tiesnesis šo epizodu traktēja laikam kā... Nu, vienā kustībā. Jā, vienā kustībā un pārkāpumu nefiksēja. Tas gan izraisa neapmierinātību gan uz Horvātijas izlases rezervistu soliņu, gan tribīnēs. Kā redzam, tur ir arī Horvātu karoks un acīm redzot daži līdzjutēji, kas komandai devušies līdzi. Tagad cīņa par labu Latvijas izlasei.
ļoti atbildīgs brīdis, esam tuvu savai piezemējuma zonai. Bet Leno Bramans uzsāka uzbrukumu. Iegūst teritoriju. Jā, laukumu bumbu saglabāt un iesim došiem prom ar kāju. Nu, jā, tomēr, lai arī Horvāti bumbu nenoķēra, tomēr saglabāja. Un centra zonā. Mēs ieguvām bumbu. Matīs Zalcmans nospēlē ļoti veiksmīgi. Un jā, varam sākt uzbrukumu. Mārs Robežnieks, Streikišs. Un, diemžēl, nopelnam sodu pa bumbas turēšanu uz zemes. Un droši vien Horvāti visticamāk spēlēs caur autu, līdzīgi kā mēs, lai iegūtu teritoriju. Situācija gan būtiski atšķirās no tās, kad mēs sitām bumbu autā. Veiksmīgs sitiens ar kāju padevās Horvātiem. Mazliet mazāk kā 20 metri līdz mūsu piezemējuma zonai, un tagad Horvātiem jau būs iespēja parādīt, cik labi atstrādāts viņiem ir šīs standarta situācijas, kā viņi spēlēs koridoru, kādas viņiem ir taktiskās viltības spēlētāju celšanā, un cik labi mēs esam izpētījuši pretinieks, un ko mēs varam likt viņiem pretī. Jā, labi. Gandrīz izdevās Viktoram Silvonikam pārķert bumbu, bet to Horvāti saglabā un dodas uzbrukumā. Teritoriju viņi nav ieguvuši, apmēram tajā pašā līnijā atdūrās, bet bumbi saglabāti, viņi turpina uzbrukumu. Tieši pie šīs 22 metru līnijas ir diezgan ērti spēlēt uzbrucējiem un diezgan ērti aizsargiem, jo šeit pie jebkuras pārkāpuma tas tiek, jā, kā šajā epizodē, tātad sots pa labu Horvātiem no vidus. Ļoti izdevīgs sitiens, un es nešaubos, kad Horvāti izvēlēsies droši vien sist pa vārtiem. Ko viņi arī izvēlās. Komandas kapteinis parāda žestu uz vārtiem. Horvātiem teicam iespēju atklāt spēles rezultātu ar precīzi sodstienu un izvirzīties vadībā rezultātu 3-0. Nesteigsimies notikumiem pa priekšu, bet tiešām vēl labāku standarta situāciju ir grūti iztēloties. Jā, tāpēc arī Regbijā 15 tomēr cenšas iegūt šo teritoriju, lai tā spēle vairāk notiktu pie šīs 22 metru līnijas, kā es minēju, jo no turienes jau ir diezgan, jau tevis pieminēti sitami sodi. Vai tu, Raimonds, zini, kā tad mēs pret Horvātiem esam spēlējuši, un kuri vispār, kā tavuprāt, ir favorīti šajā spēlē? Man jau gribētos ticēt, ka mēs esam favorīti, bet tā līdzinājā bilants mums pa labi nerunā. 2 uzvaras un 5 zaudējumi, ja nemaldos. Jā, un jāpiemina arī tas, ka pēdējā reize šajā laukumā tiesa gan mēs Regbijā 15 uzvarējām Horvāts, bet paši pēdējā reize, kad tikāmies vispār pret Horvātijas izlasi, bija 2012. gadā Regbijā 7, kad zaudējām šeit sāpīgu finālu Horvātiem tieši, un netikām grupu augstāku, kur šogad jau startējām. Tikmēr Horvāti patiešām ir atklājuši spēles rezultātu. 3-0. Sākumā nonākam iedzinējos, bet mums vēl ir daudz laika, lai atspēlētos. Mums ko arī centīsies izdarīt. Tomēr jāsaprot, ka Horvāti nāk no vienas grupas augstāk stipruma ziņā, un arī galvenais treneris pirms spēles minēja, ka tomēr Horvāti ir ļoti laba komanda, un arī no tās grupas, no kuras viņiem šobrīd varbūt ir iespēja izkrist, viņi tur nebija nekāda pastarīša un cīnījās katrā spēlē un izcīnīja dažas uzvaras, tāpēc nemaz tik viegla spēle šeit nav gaidām, un tomēr laikam Horvāti šajā spēlē būs favorīti, bet, manuprāt, mums ir varbūt nedaudz tāds labāks situācija, jo mēs esam uz tādu uzvaras viļņa, jo pēdējās spēles ir vinnētas, un skatīsimies, kā ies šodien. Tev kā ilgadējam Latvijas izlases spēlētājiem, ar ko tev saistās Horvātu regbijs? Kā tu raksturot viņu spēles manieru, viņu mentalitāti un ko mēs varam sagaidīt šodien? Es arī pats esmu spēlējis pret Horvātijas izlasi pie viņiem mājās. Viņiem ir ļoti spēcīgs un tāds skrejošs vējers, jeb šie vieglie spēlētāji, un ļoti laba spēle
ar rokām tieši. Viņi varbūt nav tik smagnēji, bet ļoti tādi spēlējoši. Un arī gados jaunāki. Jā, tieši tā, un tāpēc arī gados jaunāki. Šeit arī es domāju, ka tomēr viņi centīsies izmantot šo te savu jaunību un ātrumu priekšrocības tieši pret mūsu viegliem spēlētājiem. Cīņā viņiem varētu būt diezgan grūti, jo, kā jau mēs minējām, mums cīņā tā pieredzīt ir vairāk, un es pieņemu, ka arī spēks vairāk. Redzējām, tikko horvāti kļūdījās koridoru izspēlē. Šoreiz mēģināja jau citu variantu, neizdevās notvert bumbu, un jau tā ir pārgājis Latvijas izlases rīcībā. Tagad Valters Raņķis sitīs bumbu autā un centīsies iegūt pēc iespējas vairāk teritorijas. Tas gan diezgan neveiksmīgs sitiens, bet bumba paliek mums. Visas iespējas uzbrukt no centra līnijas. Valters ir pieredzējis spēlētājs, noteikti izdarījis secinājums, un gribētos ticēt, ka otrais mēs šādu sitienu no viņa vairs šajā spēlē neredzēsim. Tā vai citādi atkal out izspēle Latvijas izlasei. Jā, mums ir pilns auts, redzam, uzsāks uzbrukums. Vigo Valdovs iet kontaktā, Leno Bramants ir viņam palīgā, un jau pietiekoši ātri bumba ir atkal spēlē. Valters Raņķis, Matīs Zalcmans. Vai šeit nepiešķirs sodu? Jā, diemžēl. Pa labu Horvātijas komandai atkal to, ka mēs turējām bumbu uz zemes. Ļoti acīgs ir tiesnesis. Ties gan, jāatzīmē arī Horvāti, ļoti veiksmīgi spēlē tieši pēc šiem te tvērieniem rakos uz bumbu. Var redzēt, ka tam viņi īpaši ir gatavojušies. Var tev noteikti piekrist, šī ir jau otrā epizode šajā spēlē, kad mēs raka situācijā zaudējam bumbu, nenodrošinam pietiekami veiksmīgu raku un uzbrukums tiek zaudēts. Tas nozīmē, ka vienkārši mums uzbrukumos vajadzētu tomēr būt ātrāk klāt cilvēkam, kuram ir bumba, kurš iet taisnu uz kontaktu, un principā jau uz šo te kontaktu jāiet ir pat divatā, es pat tā teiktu. Atkal viltīgi centās nospēlēt Horvāti, jau viņa trešais sauc un trešais, teiksim tā, dažādais risinājums, ko viņi ir izvēlējušies. Tas viņam atmaksājās, lai arī šoreiz atmaksājās. Varam teikt, ka Horvāti ir, acīm redzam, labi sagatavojušies šim standarta situācijas izspēlēm, un viņiem tas arsenāls ir ļoti plašs, vai plašāks kā mūsējiem, grūti spriest, to droši vien parādīs spēle. Horvāti tiešām, es domāju, ir gatavojušies arī tādā ziņā, ka nepavelt. Viņi pagājušā nedēļā neieradās uz Rugby 7 turnīru, kas notika Kaunijā, jo viņi noteikti gatavojās šī izšķirošai spēlē, kas viņiem noteikti ļoti svarīgi. Tās raidījums ar kāju. Un vai izdosies apturēt Horvāts? Izdevās, Matīs Zalcmans. Ļoti labs tvēriens. Un tieši Matīs varbūt iepriekš tur bija zemē, kad viņam mēģināja šo te bumbu parādīt, ka viņš tur uz zemes. Šeit ļoti precīzi nospēlēja tieši Matīs aizsardzībā un sots pa labu Latvijas komandai. Pie mums Nauris Bērziņš, nevairs Valters Raņķis. Kā tavuprāt, ar ko tas varētu būt skaidrojums? Es domāju, ka treneris un arī spēlētāji paši jūt, kurā brīdī, kurā situācijā viņi jūtās labāk, un domāju, ka nav nekāds brīnums, kad attiecīgās situācijās, ja izdodas varbūt tās nedaudz neveiksmīgāk nospēlēt, kā varbūt iepriekšējā sitienā kāju Valteram, mums ir pietiekoši labi sitēja kāju komandā citi spēlētāji, kuriem arī tiek dot iespēju mierīgi, varbūt pat es pieņemu, ka nākamā reizē varētu pat sist tas pats Valters Raņķis, jo nedaudz vienkārši iedeva viņam nomierināties. Tagad atkal Latvijas izlases bīstams uzbrukums. Tur redzējām Jurijs Barānos. Jā, tur bija daudz teritorijas. Tā bija tāda viena no viltībiņām. Redzējām, numur 9 Jurijam iedeva priekšā bumbu no auta. Nevis spēlētājiem, kur pacēla gaisā, bet pirmā spēlētājiem, diemžēl, mums šeit neizdevās saglabāt bumbu. Izkrīt kaut kādā brīdī. Neliels savainojums varbūt tās. Skatās, ka kādam no mūsu cīņas spēlētājiem īsti nevaram saredzēt, kurš tas ir. Manuprāt, Māris Robežnieks varētu būt.
Nu, Mārs tomēr ir ļoti pieredzējis spēlētājs. Viņam šī ir 53. spēle Latvijas izlases rindās, un vairāk par viņu ir tikai komandas kapteinim Jānim Skujam un kādreizējam komandas kapteinim Vilmāram Sokolovam. Jānim Skujam šī ir jau 62. spēle. Bet Mārs ir atpakaļ uz kājām, viss ir kārtībā. Un, lai arī viens no vecākajiem spēlētājiem komandā, Mārs ir, viņam tomēr spēka pietiek. Tieši tā, nevēlt viņam iesauka ir kāda? Karavīrs. Tieši tā. Atkal cīņa. Un Leno Brāmans. Uzvaram cīņu, jā. Esam ļoti tuvu piezemējumu zonai. Ļoti labi, un galvenais... Pilni 5 metri palikuši. Centrā ļoti labs uzbrukums, nopelnīts sots, lai arī varbūt nav piezemējums. Es domāju, šeit viennozīmīgi... Jā, un rāda, ka šoreiz sitīsim pa vārtiem. Jā, šeit es domāju, Kristaps Bērziņš noteikti iestīs šo sodu. Kurā gadījumā šāds ir jāsat iekšā. Gan mēs iepriekšējā spēlē pret Izraelu redzējām, ka arī šāds var gadīties neiesist. Toreiz Kristaps trāpīja pa vārtu stabu, apmēram no tādas pašas pozīcijas, vai pat vēl labākas. Bet, nu, kā saka, tāds varbūt kļūdas pieļauj reizi karjerā. Nu, vējš šodien nav īpaši liels. Nevajag steigties. Viss kārtībā. Precīzi. Kristaps Bērziņš nevainojam izpildu sodu sitienu un izlīdzina rezultātu. Un jāpiebilst, kļūst par 4. rezultīvāko punktu guvēju Latvijas izlases vēsturē. Apdzen Jānis Kuju. Bet Jānim ir iespēja šīs spēles ietvaros. Jā, šeit būtu tāds viņu neliels duelīts, kurš panāks Vladimiru Ņikanovu treneru palīgu, Vitāliju Halecki un Dmitriju Baikovu. Atgriežoties pie epizodes, kur mēs guvām pirmos punktus, varam teikt, Latvijas izlase nospēlē taktiski gudri, jo bieži vien pats zina, ka spēlētāji, kad ir tikuši tik tuvu ieskaita zonai, tad viņiem šķiet, ka mēs varam vēl tos dažus metrus spērt. Mēs nesitīsim pa vārtiem, mēs izspēlēsim autu un mēs ienesīsim bieži vien, visbiežāk šādi tiek zaudēt vērtīgu uzbrukumu un paliek komanda vispār bez punktiem. Latvijai bija pragmatiskāka pieeja un rezultāts ir 3-3 šobrīd. Nu, tomēr lielākā daļa komandas īpaši spēles sākumā, kad vēl šis te nogurums nav tik liels, tomēr izvēlas raidīt bumbu pa vārtiem pie izdevīgām soda situācijām, jo tie ir stabili punkti. Un tomēr 2 iesis sodi, pat ir gandrīz tas pats piezemējums ar realizāciju, un spēles sākumā šie te punkti ir jākrāj. Šādās situācijās var izvēlēties izspēlēt tad, kad tiešām ir palikušas kaut kādas pēdējās minūtes un ir nepieciešami šie te piezemējumi. Vēl dažkārt to komandas dara, lai pa piezemējumiem gūtu šos te bonus punktus. Ja gūst vairāk kā 4 piezemējumus, tad ir bonus punkts. Šajā spēlē tas to neietekmē. Šajā spēlē ir vajadzīgs tikai un vienīgi uzvarētājs, kurš tiks uz 2A divīziju. Nenācās viegli arī Latvijas izlasei līdz šim nokļūt līdz šai spēlei, jo mūsu grupā ar Izraelu, Andoru, Dāniju un Serbiju mēs principā katrai komandai gan uzvarējām, gan zaudējām, izņemot Dāniju, 2 spēlēs uzvarējām. Nu, tikmēr atkal sots par labu Latvijas izlasei, atkal pie bumbas Kristaps Bērziņš. Un atkal labi iespēja gūt vēl 3 punktus, izvirzīties pirmo reizi šodien vadībā. Arī sitiens no tādas pozīcijas, kur mēs esam pieraduši redzēt, ka Kristaps tomēr lielākoties šāds sitiens realizē gan Latvijas izlases sastāvā, gan Regbija futbola kluba Livonijas sastāvā. Paskatīsimies, kā viņam veiksies tagad. Karodziņi nav pacelt līniju tiesneši, sitiens nav precīzs. Varbūt nedaudz Kristapam patraucē traumu, kuru viņš guva pagājušo nedēļu Regbija 7 izlases sastāvā. 2 dienu laikā viņš piedalījās tikai 1. dienā. Stingrs asists papēdz, bet viņš ir sadakterēts un piedalās šajā spēlē. Tā kā gan jau vēl būs iespēja
arī nospēlēt precīzāk. Un tagad horvātiem izdodās izsist bumbu ar kāju, tur varēja sanākt viņiem, teiksim tā, satraucoši brīži. Jā, nu, bet svarīgākais ir panākts. Mēs atkal esam spēli novirzījuši Horvāta aizsardzības zonā pie 22 metru līnijas. Un šeit tagad būtu svarīgi precīzi nospēlēt šajās raka situācijās, kur mēs vairākas reizes redzējām. Horvāti ļoti vaktē mūsu 4. numuru. Viņi zina, kas tas ir pa spēlētāju un kuram tiks dot bumba. Jā, ļoti labi. Pāris reizes uzbrukam un Horvāti uzdam, kad nespēja mūs apturēt noteikumu robežās, pārkāp kārtējo reizi noteikums. Un atkal, es domāju, ļoti izdevīga situācija, lai raidītu bumbu pa vārtiem no 22 metru līnijas. Atkal pie bumbas Kristaps Bērziņš. Šodien realizēs vienu no 2 soda sitieniem. Nu, es pat gribētu teikt, ka šī situācija varētu būt viņam parocīgāk nekā tā iepriekšējā, kur viņš sit. Tomēr šī ir sitiens no šīs pozīcijas no 22 metru līnijas tuvāk vārtiem. Jā, drīz pretī vārtiem. Turklāt, tomēr no kreisās puses tie, kur sita labo kāju, ir vieglāk raidīt šo te bumbu starp vārtu stabiem un pārliknim pāri. Nu, klusums pirms sitiena. Nē, tomēr Kristaps nav precīzs no šīs te situācijas. Domāju, ka varbūt tās nedaudz nākamā reizē tiks pamainīts šis te... Sitais, tu domā? Jā, es domāju, ka... Šaubos tomēr. Pa vārtiem var arī no šādām situācijām droši uzsist gan Valters Raņķis, gan, es domāju, arī Dāvs Zagorskis un... Tas pats Nauris Bērziņš. Jā, tas pats arī Nauris Bērziņš. Es gan stipri šaubos, ka tiks mainīts sitais, zinot, ka Kristapam tomēr ir reputācija kā Latvijas labākajam sitējam ar kāju, un pēc pirmajām šādām 2 neveiksmēm viņa nomaiņa būtu tāds nevisai labs signāls pašam spēlētājiem. Es šaubos, ka treneris Sergejs Lisko pa šādu soli izšķirsies. Nu, dzīvosim, redzēsim. Gan jau, ka mums vēl būs šādas iespējas, cerēsim, ka būs iespējas, un paskatīsimies, kāds taktiskos risinājumus izvēlēsies Latvijas izlases. Tagad mums cīņa. Vai izdosies aiziet varbūt pa īso malu? Nē, tomēr... Jā, Kristaps Bērziņš. Bet redzam, nav viena līdzi. Jā, ļoti labi. Tomēr izdodas nedaudz pieturēt bumbu Vigo Valdamam. Iespēja pa malu. Valters Raņķis, Dāvs Zagorskis. Nu, izdodas tomēr horvātiem apturēt Dāvi, vienu no Latvijas ātrākajiem spēlētājiem. Un... Taču sots par labu Latvijas izlasei. Nu, diez vai šoreiz izvēlēsies sīst pa vārtiem no stūra. Domāju, varētu spēlēt vai caur autu, vai jā, izvēlās tātad cīņu. Cīņu izvēlās. Un palikuši aptuveni 10 metri. Es domāju, ka šoreiz varētu mēs spēlēt caur mūsu 4. numuru. Ulds Saulīt. Un Leno Brāmani. Krasnojarskas kluba spēlē Krievijas Premjerlīgā. Un ir ieradies, tāpat kā Jurijs Barānovs, palīdzēt Latvijas izlasē šajā, kā jau es pārraides sākumā teicu, gadu nozīmīgākajā spēlē Latvijas regbijā. Viņi abi ne tikai spēlē Krievijas Premjerlīgā, bet vairākus gadus jau ir Krievijas Superlīgas simboliskajā izlasē. Tas nozīmē, ka arī viņi ir viena no labākajiem šajā līgā. Un tagad kā reiz Barānovs ievad bumbu cīņā. Mūsējiem neizdodas pārstumt pretspēlētāju, bet izdodas saglabāt bumbu. Ievadīts Raņķis. Galvenais ir saglabāt šajās raka situācijās bumbu, tas mums arī izdodas. Leno Brāmans. Un spēlēsim ar cīņu. Domāju, viennozīmīgi. Pa metram līdz uzvarošām beigām. Nu, Jānis Skuja un mūsu 1. 2. līnija. Mēs esam pavisam tuvu piezemēm zonai. Mārs Streikišs. Vēl nē. Nu. Jā, šeit jau pieminētais
Tevs, Raimond, šī te epizode, kad tad liekas, ka esam pavisam tuvu. Tūlītās jau tikai vēl 2 metri un jau piezemējums, kad nedaudz nospēlējam neprecīzi un bumba pazaudēta. Jā, diemžēl tā notika. Šī bija Latvijas izlases labākā iespēja gūt piezemējumu, kas līdz šim ir bijuši šajā spēlē. Epizode, kas ilgāk laika sākās varbūt ar Dāvis Zagorska izrāvienu pa kreiso malu, pēc tam sekojošais sots un cīņa, ko mēs izvēlējāmies. Kādus 3-4 sitiens redzējām, mēs virzījāmies uz priekšu. Jā, šajā līmenī tas ir dažreiz pietiekoši, lai arī gūtu piezemējumu, bet ne šoreiz. Profesionāls komandas dažreiz māku šādi pa metram to darīt kādas 20 reizes pēc kārtas. Jāatzīmē, ka Horvātijā, tāpat kā Latvijā, arī regbijs nav profesionāls sporta veids. Rangā mēs esam 6 vietas aiz Horvātiem tikai, tā kā nevar teikt, ka komandas būtu no dažādiem plauktiem. Ja tīri pa Horvātu regbiju vēsturi, tad Horvātijā regbijs ir kopš 60. gadu sākumu, līdzīgi kā Latvijā, tā kā esam sākuši vienlaicīgi. Vienīgā atšķirība, ka viņiem tomēr ir vairāk nekā 1000 reģistrētu, licencētu jauniešu, kas spēlē regbiju, vairāk kā 20 pieaugušo komandas. Tā kā, kā jau lielākai valstī arī tā regbija saimniecība, viņiem ir lielāka nekā mums. Taču, protams, ka citi sporta veidi, kā basketbols un futbols, Horvātijā nosmeļ visu krējumu. Regbijs nav Horvātijas populārākā sporta veidu pirmajā divniekā, pat trīniekā, droši vien mēs nevaram teikt, ir vēl kalnu slēpošana un citi sporta veidi. Jā, bet neskatoties uz to, mēs esam turpat, kur viņi apmēram. Un šodien mums ir iespēja pierādīt, ka mēs esam labāki. Un tikt viņiem garām. Un spēlēt nākamgad līmeni augstāk. Pat šogad jau rudenī. Un tā kā lieliski uzbrukam, bet kā nesaglabāta bumba. Un cīņa pa labu Horvātijas valstienībai. Nezinu, kā tev, man pat gribētos teikt, ka Latvijas izlasē pieder iniciatīva, un mēs izskatāmies tādu vairāk kontrolējam bumbu, vairāk uzbrukam, un ja nebūtu šo daudzo pazaudēto epizodu tieši pie raka situācijām, kas zina, kāds šobrīd būtu rezultāts. Nepavēlti, Horvāti ir arī nopelnījuši vairākas sodas. Un tieši tā, arī ja sodas būtu izdevies realizēt, arī mēs jau būtu vadībā. Bet tas ir no sērijas kā būt, ja būtu. Ir tā, kā ir. Rezultāts 3-3. Jurijs Barānovs ļoti labi nospēlē aizsardzībā. Nedaudz Horvāti zaudē pāris metrus. Un ļoti riskanti spēlē savā zonā. Jo jā, mēs uzvaram bumbu. Rīcībā, Jānis Skuja. Un mēs sākam jau uzbrukumu no viņu 5 metriem. Dzirdam arī, ka tribīns uzmundrina mūsu spēlētājs. Jāizmanto šī iespēja. Galvenais saglabāt bumbu, kaut vai virzīties pa metram uz priekšu. Jo pie šādas spiediena var gadīties, ka Horvāti atkal pārkāp noteikums. Pavisam tuvu atkal esam Horvātu piezemējumu zonai. Neizdodas. Horvāti stingri tur līniju. Nepalaiž garām neviens spēlētāji. Veids kvalitatīvs tvēriens. Atkal esam gandrīz pie pašas piezemējuma zonas. Jā, spēlē bišķi plašāk varbūt tās. Atkal tvēriens. Bet bumba paliek. Vajadzētu bumbai palikt Latvijas izlases rīcībā. Izdodas saglabāt. Jurijs Barānovs. Nedaudz viltīgi nospēlē. Jā, bet mēs uzbrukam, turpinam uzbrukt. Jā, uzteic Horvāti tiešām ļoti dušīgi atsits. Un vai Uldim izdosies? Nē, bet jau palikuši pavisam kā 3 metri. Šeit jāizspēlē, šeit varētu būt vairāku. Zalcmanis. Jā. Un tas ir piezemējums. Jā, ļoti labi. Matīs Zalcmanis gūst pirmo piezemējumu Latvijas izlases labā šajā spēlē, un rezultāts kļūst 8-3. Ļoti pacietīgi mūsu komanda, tieši kā komanda nospēlēja, vairāk sitienu ar cīņu, un tomēr pēc tam izspēle ļoti plaši uz brīvo spēlētāju. Jā, Horvāti jau bija savilkušies, jau
domāju, ka mēs tomēr mēģināsim gūt šo te piezīmējumu cīņu. Es gribētu pat teikt neraksturīgi Latvijas komandai, jo mēs vienmēr aizraujamies ar šo te uzbrukumu ar cīņu, un tad, kad tas neizdodas, piemirstam, kad ir vēl vairāk spēlētāji brīvi, bet šoreiz tiešām ļoti labi šo te izmantojām. Un Matīs gūp piezīmējumu. Ļoti. Kristaps Bērziņš realizēja arī realizāciju, un rezultāts kļūst 10-3. Latvijas izlase iemanto jau 7 punktu pārsvaru. Nu, kā jau es teicu, Kristaps turpina sist. Tā kā man bija taisnība. Jā. Tiešām skaists uzbrukums Latvijas izlases rīcība, Latvijas izlases izpildījumā redzējām Valters Raņķis, cik veiksmīgi nospēlēja. Nomānīja, ka dos piespēli Vigo Valdovam, atdeva Matīsam Zalcmanim, un viens no arī Latvijas regbija ātrākajiem spēlētājiem zināja, kā šādā situācijā rīkoties. Jāuzteic, ka tomēr mums tad labi saspēles vadītāji, Jurijs Barānovs, kas spēlē numur 9 pozīcijā, un Valters Raņķis. Viņām divi pamanīja, ka to brīdi tieši novaktēja, kad tieši ir jādod šī te bumba projām no cīņas, un tas arī izdevās. Tagad tas veiksmīgākais sitiens ar kāju Jurija Barānova izpildījumā. Skaidrs, ka viņš bija domājis savādāk. Sanāca tāda svece, un bumba tagad jau ir Horvātijas izlases rīcībā. Žēl, neliela pauzīt, jo ir atkal Mārs Robežnieks. Ir nedaudz savainojis plēts, izskatās. Diezgan laba pozīcija ir Horvātijas izlasē šobrīd. Vai viņi izlems spēlēt caur autu, vai tomēr... Bet Mārs tikmēr jau ir saņēmis savu augstā devu un ir atkal nostājies līnijā un gatavs karot pret Horvātijas izlases uzbrukumu. Horvāti izraida bumbu autā un centīsies veiksmīgi izspēlēt tā saukto koridoru un izveidot bīstamu uzbrukumu. Horvātiem ir jāatspēlēs, rezultāts ir 10-3, Latvijas izlases labā, 7 punktu pārsvars. Un tiesa, pirmais puslaiks vēl tikai pusē, laika ir ļoti daudz. Es domāju, ka mēs vēl, Raimond, redzēsim vairākas piezīmējumus šodien, vai vairākas punktu gūmus. Cerams, ka tikai Latvijas komandas izpildījumā. Es domāju, ka pirmais puslaiks tieši otrādi ir jau tuvojas beigām. Laiku mēs šajā stadionā neredzam. Mums te čukst priekšā, ka varētu būt apmēram 7 minūtes, un to mēs redzēsim, kad atskanēs tiesneša filpa. Tad arī pirmais puslaiks būs beidzies, un tikmēr Horvāti vēr bīstam uzbrukumu, un pat izties, ka tur bet Viktors Silniks ļoti veiksmīgi nospēlē. Šoreiz būt, vai uz tās robežas. Viktors Silniks ļoti veiksmīgi nospēlē, un tagad pa malu. Tagad jau pretuzbrukums. Kristaps ar kāju. Nospēlēja kāju. Pareiz lēmumu pieņem Kristaps, iegūst teritoriju. Nu tagad Horvātiem jāiesāk jauns uzbrukums, un tas ir Uldis Saulīte. Fantastisks tvēriens. Ļoti labi, ļoti labi. Bet tomēr tiesnesis uzskatīja, kad ir izveidojusies raka situācija, un Kristaps Bērziņš nebija no savas puses pienācis šai te bumbai, un sots pa labu Horvātijas komandai. Piekrīt tiesneša lēmumam. Netaisos apšaubīt, viņš noteikti bija tuvāk nekā mēs. Mēs esam augstāk vismaz. Bet domāju, ka... Domāju, kā arī būtu jāatzīmē Uldis Saulīte par to fantastisko tvērienu, ko viņš veica pret Horvātu spēlētāju. Apliecināja savu augsto meistarību un nevēlt publika arī kārtīgi Uldim uzgavilēja. Viņi māk novērtēt šādas situācijas. Māk skatītāji. Cilvēku varētu būt vairāk, bet regbija sabiedrība ir ieradusies un spēle nelaiž garām. Tie, kas varbūt nav klātienē, to visticamāk mūs skatās un klausās. Pārāk brīvi palaižam Horvātu spēlētāju. Tagad jābūt ciešai līnijai un... Jā. Tieši, bet tagad ļoti stingri nospēlējam pret. Jā, un bumba pāriet mūsu rīcībā. Tas atmaksājās. Sots par labu Latvijai. Jāatlaid bumbu Horvāti un... Tagad vajadzētu nomierināties, spēlēt caur autu. Ko arī Nauris Bērziņš taisās darīt.
Jā, izskatās, ka šajās epizodēs, kad bumba būs jāizraida autā, tad to varētu turpināt darīt tā kā iesācis Nauris Bērziņš, nevis Valters Raņķis. Kā tas bija spēles sākumā? Nauris arī ļoti labi spēlē kāju, nepavēlt. Viņš vienu sezonu aizvadīja arī Krievijas profesionālajā līgā. Tieši šobrīd nav viņam, saprot, darba piedāvājumu no profesionāliem klubiem, tāpēc šogad viņš sezonu aizvada Regbija klubu Ovāls sastāvā. Spēlē Latvijas čempionātā, neapšaubām ir viens no labākajiem spēlētājiem pašmāj. Tā kā varam arī novērtēt viņa sniegumu Latvijas čempionāta spēlēs, kad spēlē komanda Ovāls. Šobrīd Latvijas čempionāta viclīderi. Viņš ir arī šajā komplektācijā, jeb sastāvā viens no jaunākajiem Latvijas izlases spēlētājiem. 24 gadi Naurim Bērziņam. Redzējām, Viltīgi centās atkal laut izspēlēt Latvijas izlases. Viltība atmaksājās, jo bumba vēl joprojām ir mūsu rīcībā. Tur Matīs Zeltsman notver, bet bumba izdodas saglabāt. Šoreiz tiek nodrošināts arī stabils raks, un uzbrukums jau tiek pārvirzīts uz otru caur Uldi Saulīti. Un Uldi. Veseli 2 spēlētāji nepieciešami, lai apturētu Uldi horvātiem. Un te neliels brāķīts. Izkrīt uz priekšu bumbu Jurijam Barānovam. Tiešām neliels brāķīts. Arī, jāsaka, šādas kļūdas mēs Jurija izpildījumā bieži neredzēsim. To varam būt droši. Pie šādām epizodēm ne tikai tas, kurš ķer bumbu, ir vainīgs. Ir, arī savu daļu atbildības jāuzņems arī, protams, tam, kurš piespēli dod. Jā, šajā epizodē tas bija Kristaps Bērziņš. Tāpēc jau Regbijas ir komandas sporta veids un atbildība nes visi spēlētāji, visi 15, kas ir laukumā. Un arī, protams, tie, kas nāks uz maiņu otrajā puslaikā. Neapšaubām, es domāju, ka Latvijas izlases galvenais treneris Sergejs Lisko veiks spēlētāju maiņas, jo ņemot vērā, ka mūsu sastāvs ir krietni pieredzējušāks, pa Horvātu sastāvu varētu būt, ka mūsu spēlētāji ir ātrāk pagurs. Jā, tāpēc varbūt dažreiz arī šādas epizodes mums nospēlē pa labu, kad mēs dabūnām atvilkt telpu. Šoreiz neliels savienojums Viktoram Silvanikam. Tur varētu būt nekas nopietns. Dažreiz arī spēlētāji izmanto nedaudz šīs taktiskās viltības, kad zina, kad nedaudz ir piekusuši, vajag pasaukt ārstu, lai uzpūš augsto. Kādu leikoplastu uzlīmē. Jā, un kā nekas nebūtu bijis, varētu cīnīties tālāk. Brīvo izspēle pa labi iedeva Horvātijas izlasē. Par to tiesnesis vēlreiz pārcēl šo te izspēli tuvāk Latvijas izlases vārtiem. Nevajadzētu ielaist punktus pēdējās pirmā puslaika minūtēs. Vajadzētu saglabāt vadību. Vajadzētu saglabāt tieši šādu 7 punktu vadību. Tas būtu ļoti labs pirmā puslaika rezumē. Ja mums izdotos to noslēgt šādu pašu rezultātu. Šeit šoreiz Uldim Saulītam neizdevās tik labs tvēriens kā iepriekš. Izslīd spēlētājs. Jā, izslīdēja. Tā jau viss bija labi. Jā, atzīmē arī Latvijas izlases. Pagaidām stingri tur savu līniju. Nelaiž garām Horvātu spēlētājs un viņiem tādu bīstamu uzbrukumu. Ļoti labi, ļoti labi. Ļoti labi mēs aizsargājamies, uzspiežam šo te aizsardzības līniju, neļaujam ātriem horvātiem ieskrieties. Un horvāti nevis tuvojas mūsu ieskaits laukumam, bet tieši otrādi atkāpjas tuvāk savam. Šam ļoti labi aizsardzībā nospēlēja pēdējās epizodes Latvijas izlases. Tagad gan līnija mazliet pajuk, vajadzētu savākties. Šeit tomēr pārsvars horvātiem. Kristaps Bērziņš izlec centās pārķert. Augsts tvēriens varētu būt, tāpēc priekšrocība horvātiem. Rāda tiesnesis, bet horvāti bumbu saglabā, tāpēc turpina spēli. Nedrīkstam ļaut horvātiem ieskrieties. Ļoti labi. Un arī neļaujam pagaidām. Ļoti labi, lai no Brāmāns nospēlēja tvērienā. Horvāti lēnām, bet mērķiecīgi tomēr virzās arvien tuvāk Latvijas izlases ieskaits laukumam. Diemžēl. Pārvirz uzbrukums labo pusi, kā tu teici, ātrs vējers. Un jā, tur ir palicis Dāvs Zagorskis. Palaiž garām Jurijs Barānovs, tver. Ļoti labi. Ļoti labi.
izcili izdots nospēlēt Dāvim Zagorskim. Tiesa, nedaudz veiksmes arī, bet redzam, tas nozīmē visos sporta veidos cīņa līdz pēdējiem metram, līdz pēdējiem centimetram, līdz pēdējiem mirklim, un dažreiz tas atmaksājās, kā šajā situācijā. Regbija nav uz to varam paskaidrot, ka Horvāts spēlētājs jau bija ieskaits laukumā, viņam atlika bumbu tikai piezemēt, lai gūtu 5 punktus, bet Dāvs viņu tvēra, viņam Horvāts spēlētājiem bumbu no rokām izkrita. Piezemējumu nav. Lai arī varbūt šai te bumbai tvērienu laikā varbūt nedaudz pieskārās Dāvis, tā skaitās tomēr spēles priekšu Horvātu komandas izpildījumā. No šī leņķa nevarēja varbūt redzēt tik labi, bet varbūt arī Dāvis to darīja speciāli, viltīgi nospēlēdams, lai šī te bumba izkrist. Redzam, mums diemžēl savainojums un pirmā maiņa laukuma pamat Mārs Streikišs. Un laukumā. Numur 21. Un laukumā ar 21. numuru mums dodās Ingus Saivers, vai ne? Jā, nē. Tātad Kārlis Garokalns. Vai noiet Kārlis Garokalns tomēr? Regbija aprindās saukts par Kamazu. Kamaz, tieši tā. Un Kamaz dosies stāties pretī Horvātiem. Jā, Kamaz šogad ir bijis Anglijā. Uzspēlējis vienā no Anglijas līgām regbija, tā kā šeit viņš varētu parādīt arī labu spēli. Pabeidzot piepriekšu epizodu un Dāvis Zagorsku veiksmīgo darbību aizsardzībā, viņam izdevās rehabilitēties par savu iepriekš netik veiksmīgo darbību, ka redzējām, ka viņš palaid garām Horvātu spēlētāju. Dāvim savu kļūdu izdevās izlabot, un rezultāts palika nemainīgs, un redzējām, Latvijas izlase ļoti apsveic viens otru un bija ļoti pats lētāk. Tomēr arī šajā epizodē jāizdara secinājumi. Es minēju, nedrīkst palaist Horvāts ieskrieties, ir jāizdara spiediens, lai šī te bumba nenonāk līdz ātriem spēlētājiem, un tad jau šādi bīstami momenti būs mazāk. Latvijas rezervisti aizgāja iesildīties. Tūlīt gan pirmajam puslaikam būtu jābeidzās. Tikmēr redzējām, Autis spēlē lietu noderēja Uldis Saulīša garais augums un arī izcilās atlētismu īpašības. Uldis veiksmīgi nospēlēja, ieguva bumbu Latvijas izlases rīcībā, un mēs sākam savu uzbrukumu. Valters Raņķis to ievada kāju. Bumba pāriet Horvātu. Šoreiz tā diezgan atdota bumba Horvātiem. Nu, ja izdosies Vigo Valdovam ar Matīs Zalcmanu noturēt kājās šo te spēlētāju, tā lai bumba nenāk ārā. Kamēr Horvāti kustās priekš, tikmēr tas ir neizdodas un izdodas caur ļoti viltīgi Horvātiem, bet viņa 9. numurs palīdz 1-3 Latvijas spēlētājiem tika apstādināts. Horvāti gan turpina lēnām virzīties uz priekšu, jo viss spēlē uz vējeru, bet tehniskais brāķis Horvāts iegāja. Nemžēl, tur bija priekšrocība. Jā, bija priekšrocība. Sots pa labu Horvātijas komandai. Labi, ka no stūra. Tad domājams, ka Horvāti nemēģinās tomēr gūt vieglas 3 punktus ar sitienu pa vārtiem. Jā, viņi tomēr izvēlās tomēr izspēlēt bumbu. Ar kāju un ar cīņas spēlētāju dodas pretriecienā. Nu, tagad arī pārvirz uzbrukumu uz labo malu atkal, kuru mums sagādāja liels raizes dažas minūtes iepriekš. Jāsaka pat labi, ka Horvāti nenospēlēja līdz galam, jo man likās, ka tur tomēr bija pārsvars viņiem. Bet tagad un fantastisks Naura Bērziņa tvēriens. Jā. Horvātijas izlases 11. numurs Srdans Maikičs jau bija dažu metru attālumā no mūsu ieskaits laukumu, bija jau gatavs bumbu piezemēt, bet viņam ceļā bija Nauris. Jā, Nauris bija iztērē. Un izskatās, ka ar šo epizodu arī noslēdzās pirmais puslaiks. 10-3 Latvijas izlases labā. Tā kā gaidīsim otro puslaiku un cerēsim uz tikpat veiksmīgu Latvijas izlases sniegumu otrajā puslaikā. Jā.
19 miljoni eiro. Kamēr tu tikai skaties, kāds cits tos var laimēt. Piedalies un laimē arī tu vairāk Latloto LV. Ballītes ir šo slepenu policistu darbs. Holivuda zvaigznes Džona Hils un Čenings Tatums piedzīvojumu komēdijas turpinājumā Jump Streetā 22. Kino no 13. jūnija. Ar Neste Futūra laimīgais ir skaitlis 3. Uzpildies par jebkuru summu, kurā ir skaitlis 3 un laimē. Katru nedēļu 300 eiro degvielai. Galvenā balva – Mazda 3. Neste Futūra. Uzpildies labākam auto. Vai sapņo par automašīnu ar individuālu dizainu, lielu bagāžas nodalījumu un ļoti ekonomisku dzinēju? Lūk, te tas ir. Pilnīgi jaunais Peugeot 308 SV ar universāla virsbūvi. Eiropas gada auto 2014. Music sounds better than live music. Sounds better than live music. But so far, I haven't tasted any. So far, I haven't tasted any.
Esam atpakaļ Latvijas-Horvātijas regbija spēlē. Tūlīt sāksies otrais puslaiks. Pēc pirmā rezultāts ir 10-3 par labu Latvijas izlasēji. Nu, tā kā vēl 40 minūtes, šeit neliela astīt un šķir mūs no tikšanas uz kāroto 2A divīziju. Ja sākam šitien... Šeit ļoti riskanti nospēlē Uldis Saldīt, nevajadzīgi un, diemžēl, pamatot, viņam tiek piešķirt zeltainā kartiņa, 10 minūšu noraidījums. Jau pašā puslaika sākumā, jau pašās pirmajās tās sekundēs. Tiešām tāda. Nu, gadās šādi cīņas karstumā, gadās, bet noraidījums par to, kad tiek izdarīts tvēriens spēlētājiem, kurš ir atrodas gaisā. Tā ļoti bīstama spēle. Nu jā, atceramies no regbija nesenākas vēstures, gadās arī sarkanās kartītes līdzīgiem pārkāpumiem dabūt. Atceramies pasaules kausa 11. gadā, pusfināls. Vels Francija, Velsai, šāda līdzīga epizode maksāja vietu finālā. Nu, cerēsim, ka Latvijas izlase nejutīs tik liels seks, bet redzam, treneris Latvijas izlases Sergejs Lisko ilgāk brīdi staigāja apkārt saķert galvu un ir jau arī par ko saķert, jo Latvijas izlasē 10 minūtes būs jāiztiek bez tās līdera. Vareni spēku gan aizsardzībā, gan uzbrukumā Uldis Saulīts. Pats Uldis, protams, arī noteikti pārdzīvo. Bet viņam vēl būs iespēja un pusstundu nākt un spēlēt un rehabilitēt. Galvenais tagad izturēt šo te mazākumu. Tieši tā. Pieturēt ilgāk bumbu. Uzbrukam. Un izdodas saglabāt bumbu. Un jau uz maiņu uznākušais Garo Kalns ļoti labi un aktīvi nospēlē. Kā jau Kamazam pienāks, ja? Attaisnot no savu iesauku. Bumba Latvijas izlases rīcībā pāriet. Zinu, vienā rādītājā mēs viņiem ieliekam. Ja mēs runājam par horvātiem, mums tomēr visi spēlētāji ir dzimuši, auguši un Latvijā. Horvātiem ir gan no Dienvidāfrikas izcelsmes spēlētājs Jasons Ņūtons, gan no... Te bija vēl spēlētāji un vispār, ja mēs paskatāmies, kas tik Horvātijas izlasē tās pastāvēšanas vēsturē nav spēlējuši, ir spēlētāji regulāri, tur gan ar Jaunzēlandes izcelsmi bijuši, gan Austrālijas, gan Dienvidāfrikas.
Un pats slavenākais ir, protams, Frano Botika, ilgadējs Jaunzēlandes izlases spēlētājs, kurš 90. gadu beigās, kad beidz karjeru, Super Rugby un Jaunzēlandes izlasē, devās spēlēt uz savu etnisko dzimteni, Horvātiju, un laika posmā no 98. gada līdz 2001. gadam arī dažas spēles Horvātijas izlasē aizvadīja. Varam arī atzīmēt, ka viņa dēls šobrīd spēlē Anglijas Premjerlīgā, Harlequins klubā, bet es domāju, ka viņš uz Horvātijas izlasi vēl nešķielē. Tikmēr Latvijas izlasīja uzbrukumu, redzējām Raņģis spēlēja Bramanim, un Bramans iesniegu sadarbību. Ļoti aktīvi, bet, diemžēl, izskatās, ka pazaudējām šo te bumbu. Jā, tā arī ir. Un šobrīd ne tikai ātriem spēlētājiem ir varbūt tas labs ātrums Horvātu uzbrucējiem, bet arī pārsvars neliels. Jo mums tomēr ir par vienu spēlētāju mazāk šobrīd laukumā. Ļoti labu pozīciju izvēlās Valters. Valteram izdodas pārtvert bumbu, un tā ir Latvijas izlases rīcībā ar to Barānovs. Individuāli spēlē, ielien kaudzē. Nebija īsti kam dot. Un jā, šādā gadījumā Raks varbūt pat nav tas sliktākais situācijas atrisinājums, ja vien izdotos to veiksmīgi izspēlēt. Tagad ir. Jā, redzam. Un tas arī atmaksājās. Tiesnesis piešķir sodu par Horvāts, tātad ir šajā te rakā ienācis no sāniem. To drīkst darīt tikai no savas puses precīzi. Un jā, lai mēģinātu gūt 3 punktus, un arī laiks šobrīd mums spēlē pa labu, ne tikai tā iemesla dēļ, ka esam vadībā, bet arī tā iemesla dēļ, ka esam mazākumā. Jā. Mēģināsim tomēr gūt 3 punktus. Manuprāt, ļoti pareizs lēmums Latvijas izlases izpildījumā. Atkal pie bumbas Kristaps Bērziņš. Šodien gūs 5 punktus, realizējis vienu no 3 sodu sitieniem un vienīgo realizācijas sitienu arī dzen. Tagad Kristapam vēl viena iespēja palielināt Latvijas izlases pārsvaru un, teiksim tā, nopaļot to līdz 10 punktiem. 10 punktu pārsvaru. Kristaps šādu sitienu var iesist. Tikai jānokoncentrējās un nav kur steigties un jātrāp. Turam īkšķis. Nenolido bumba nepieciešamo distanci. Manuprāt, Raimond, tu neturēji īkšķis pārāk spēcīgi, bet mēs atkal uzbrukam. Dāvs Zagorskis, Jurijs Barānovs, ļoti labi lieliski kājām nospēlēja Jurijs. Šuja mašīna, kā viņi mēdz saukt, nodemonstrēja savu jaudu, bet tur tehnisks brāķīts Valtera Raņģa izpildījumā neizdodas notvert piespēli, tā izkrīt uz priekšu. Jā, varēja izvēlēties ļoti bīstam situāciju. Tiesa, Horvāti, protams, arī aizsarga bija vēl tur, nebija tā, ka galīgi neviens pretī Valteram nebija, bet šāds bumbas jānoķer. Šāds mums jānoķer, tikmēr mums no lejas ziņo, ka Uldim Saulītam vēl palikuši 4 minūtes, ko sēdēt uz tā sauktā noraidīto soliņa, varam tā teikt. Latvijas izlasē jāturās. Uite ļoti veiksmīgi izraujās Horvāti. Un Horvāti dodas bīstam uzbrukumā 2-1. Kristaps Bērziņš ir īstajā vietā. Izcili nospēlē Kristaps. Protams, ka viņš zināja, ko darīs Horvāti, tur daudz variantu arī nebija. Un varētu izveidoties labs pretuzbrukums. Dāvis varētu aizbēgt. Un neizdodas veiksmīgs sitiens ar kāju, bet bumba atstās. Precīzāk, es pat gribētu teikt, izdodās veiksmīgs sitiens ar kāju, jo no Horvātu spēlētāja bumba atstāja laukumu. Dāvis redzēja, ka viņš nevarēs aizmukt un, manuprāt, pieņēma pareizu lēmumu. Bet tomēr, manā skatījumā, viņš gribēja iegūt laukuma teritoriju, raidīt bumbu nedaudz tālāk. To mēs nezinām. To mēs arī nezinām. Tā kā sanāca labi. Bumba Latvijas izlasē. Un atkal izspēlēsim sānautu. Ceļam augšā Emīlu Balodi. Jā, šobrīd bez kaut kādām viltībām. Vienkārši un precīzi. Iegūstam bumbu.
un uzbrukam. Nu, ļoti patīk, kā Latvijas izlase spēlē šajās nepilnās 10 minūtēs, kad esam mazākumā. Un tagad gan pa malu, Emīls Balots un neizdodas Horvātu spēlētājiem aizskriet. Tomēr pasniedz sev nelielu vārdienas dāvanu, izcer 6. Horvātu numuru. Bet Horvāti turpina uzbrukt. Atcerēsimies, ka viņiem ir tomēr viens spēlētāju pārsvars, un ja komanda ir pietiekami gudra, to māk izmantot. Nu jā. Horvāti turpina uzbrukt. Lēnā. Mēs tiešām ļoti labi aizsargājamies. Gribētos uzteikt Latvijas komandas aizsardzību. Jau 2 situācijās šajā spēlē mēs nospēlējām līdz pēdējiem brīdim un izvilkām, tā teikt. Nu, tagad uzbrukums pārvirzās uz kreiso pusi, bet atkal neļaujam mēs Horvātiem ieskrieties, neļaujam izskriet cauri mūsu līnijai aizsardzības. Bet, diemžēl, sods. Ātros sodu neļauj izspēlēt tomēr tiesnesis Horvātu spēlētājiem. Šoreiz tas mums ir pa labu. Redzam, ļoti aktīvs ir Horvātu soliņš. Jā, Horvāti izvēlās tomēr sist pa vārtiem. Nu jā, bet sapratuši, ka Latvijas izlases aizsardzības līnija cauraut ir grūti. Līdz šim varbūt pat tuvu neiespējam, kā redzam, paskatoties rezultātu tablo. Horvāti izvēlas iet pragmatiskāku ceļu un sitīs sodu sitienu no ļoti ērtas pozīcijas, cerībā samazināt rezultātu starpību līdz 4 punktiem. Tātad atgādīju, ka šobrīd rezultāts ir 10-3 par labu Latvijas izlasē. Bet tomēr, protams, Latvijas izlase ļoti labi nospēlēja vairākas epizodes aizsardzībā, bet manā skatījumā Horvāti šīs 2 epizodes, kur vajadzēja viņiem gūt šos piezemējumus, nospēlēja diezgan bezatbildīgi. Tas ir viņa problēmas. Tas tiešām ir viņa problēmas, bet sods viens ir precīzs. Un rezultāts 10-6. Horvāts soliņš var mazliet nomierināties, un daži jau pat apsēdās. Tātad komandas galvenais treneris ir Milans Jelavičs, arī ļoti interesanta personība. Jaunzēlandietis pēc pases, un lielāko daļu savas dzīves arī Jaunzēlandē ir pavadījis. Savulaik profesionāli spēlējis, salīdzinoši augstā līmenī, pēc tam ir strādājis pa treneru Jaunzēlandē vairāku diezgan lielu regbija organizācijas sistēmā, gan kā trenera asistents, gan kā galvenais treneris. Tagad vada Horvātijas izlasi. Tā kā tas ir vēl viens stāsts par saiknēm ar Jaunzēlandi, tādas Horvātijas regbijam ir. Kā vēl vien varam minēt arī slaveno Jaunzēlandes izlases bijušo spēlētāju regbija leģendu Šonu Fitzpatriku, kuram arī ir Horvātu asins, kā saka, riņķo viņa dzīslās, kuram ir Horvātu izcelsme. Vai mums, Raimond, nav informācijas, varbūt arī kādam mūsu spēlētājam, vai kas šobrīd varbūt nav sastāvā, bet varbūt ir kāds jaunzēlandiešu saknes? Domā, kāds mūs klausās un varētu pieteikties? Jā, kāpēc ne? Es domāju, ka tai pašā Īrijā varbūt ir jau kāds latviešu regbists izaudzis. Tas jā, uz lielās izceļošanas rēķina nav nereāli iespēja. Tāpat jau vēl ir bijuši slaveni vārdi. Horvātiem viens no tiem ir bijušais Anglijas izlases spēlētājs Dens Ladžers, kurš savulaik pat nokārtoja, ka Horvātijas izlase brauc trenēties uz Harlequins klubu bāzi 2003. gadā, gatavoties svarīgām cīņām. Horvātu lielākais spēlētājs ļoti veiksmīgi izrauja mūsu līniju. Labi, kad izdodas viņu apturēt, bet Horvāti ļoti bīstam uzbruk un netālu no vārtiem. Jā, atkal sots. Jā, atkal šādās sots. Pastīsimies, ko Horvāti izlems, vai atkal sitīs pa vārtiem. Nē, izspēlē tomēr. Saprot, ka viņiem ir iniciatīva. Un šoreiz tiesnesis ir nedaudz labvēlīgs mums, neļauj izspēlēt šo te ātro sodu, redzējām, kāds pārsvars bija Horvātiem, kur viņi varēja izspēlēt un izvirzīties vadībā, un turklāt atgriežas laukumā. Tā kā, tas pārsvars vairs nebūs. 10 minūtes ir pagājuši, Šulcs Saulīt ir atpakaļ,
Šo 10 minūšu laikā Latvijas izlase gan 3 punktus zaudēja, bet, kā šādās reizēs saka, varēja būt arī sliktāk. Nu, vēl viens sots. Domāju, ka Horvāti izvēlēsies, raidīt šo sodu pa vārtiem. Jā. Un var gadīties arī, ka šis te noraidījums tomēr izmaksāja mums 6 punktu vērts. Cerēsim, ka ne. Cerēsim, ka tikai 3. Pie bumbas 9. numurs Jasons Ņūtons. Leģionārs, ja varam tā teikt, no Dienvidāfrikas. Vajadzētu jau skatītājiem šajā brīdī nedaudz uzbļaut, patraucēt, koncentrēties šim te sitienam. Sitiens ir viegls, bet varbūt tomēr ne. Un rezultāts ir samazināts līdz minimumam. Neviegls, bet nemaz tik pārliecinoši neizskatījās tas bumbas lidojums, bet savu horvātu spēlētājs Ņūtons panāca. Horvātu spēlētājs ar uzvārdu Ņūtons. Rezultāts ir 10-9. Viņš noteikti skolā bija ļoti sekmīgs fizikā. Katrā ziņā Latvijas izlasē vairs tikai 1 punktu pārsvars. Latvijas izlase parūpēsies laikam par saspringtiem brīžiem visatlikušā otrā puslaika garumā, un vieglu uzvaru mūs negaida. Jā, ir nospēlēts aptuveni 13 minūtes. Un, 1 punktu starpība. Varētu teikt, ka viss sākās no sākuma. Jā, šeit bija piespēles priekšu. Horvātijas izlase pavisam noteikti negrib nolaisties vēl līmeni zemāk, ja ņem vērā, ka tajos augstumos, kuros horvātu regbijs bija kādreiz, viņi vairs nav. Atcerēsimies, savulaik rangā viņi turpat mīņājušies pie top 30 sliekšņu, tagad ir vairs tikai 56. vietā. Arī regbijā 7 savulaik viņi ir uzveikuši Jaunzēlandes izlases 90. gadu beigās, tagad viņiem ir problēmas pat ierasties uz turnīru Lietuvā. Šito es nezināju, Raimond. Tā kā, jā, tieši tā. Tā kā horvātu regbijs nemaz nepiedzīvo tos labākos laikus. Toties mēs domāju, ka nedaudz, bet tomēr esam atdzīvojušies. Nevaru tev nepiekrist. Daļai jāpateic, es domāju, arī mūsu galvenam trenerim, Sergejam Lisko. Jā, kurš regbija augstu līmeņu profesionāls, kurš strādā Krievijā, tomēr zināms vēsmas, jaunas, svaigas un savādāk skatījumu uz lietām. Latvijas regbijā ir ienesis. Cits jautājums ir, vai ar savu salīdzinoši reto klātbūtni viņš var dot tik daudz, cik viņš varētu dot, ja būtu biežāk, bet te jau arī ir stāsts pa Latvijas regbija federācijas iespējām. Jā, redzēsim, kā turpināsies pēc šīs spēles sadarbība regbija federācijā galveno treneri, bet šobrīd visiem ir svarīgs šīs te spēles iznākums. Nauris Bērziņš teicam reidu veids. Nodemonstrēja vienu no savām labākajām īpašībām. Tagad Jānis Skuja arī nodemonstrēja no savām labākajām īpašībām. Horvātu spēlētājs centās viņu tvert. Ļoti laba saspēle. 2 miesnieki saspēle. Raņķis iespēlēja mums Silvanikam. Un šeit, diemžēl, viltīgākā Horvāts nospēle. Līdzīgi kā Kristaps Bērziņš. Tā gribēja teikt līdzīgi kā Kristaps. Kādus vairākus brīžus atpakaļ. Nolasīja spēli. Bet tagad atkal. Bet bumba vairāk kārtīgi maina pārvaldītājs. Un šoreiz atkal tiesnesis neļauj izspēlēt ātro sodu. Diemžēl neliels savainojums Viktoram. Un Horvātiem būs jāuzsāk uzbrukums no savas 22 metru līnijas. Visi varam nedaudz atvilkt telpu. Pieklusušas ir arī tribīnas. Tiešām ir nervu spriedzi, ko turēt. Gan skatītājiem klātienē, gan droši vien tiem, kas mūs skatās un klausās. Pārtraukumā arī mūsu slavenais regbija leģenda Mārs Šmits teica, kad viņam varētu būt, ka diezgan augsts asinsspiediens ir šajā brīdī pie šādu rezultātu. Tā kā Latvijas izlases spēlē regbiju, es domāju, viņam asinsspiediens ir konstants vienmēr ļoti augsts. Es vai šī diena varētu būt izņēmums, lai gan atkārtošu vēlreiz, gada svarīgākā spēle. Tas tomēr ir liels notikums. Domāju, Raimond, ka mums ne tikai regbijā, bet arī vairākos citos komandas sporta veidos patīk intrigas, patīk sīvas spēles. Jā, mēs jau smējamies reizēm, ka latviešu komandām ir tāda īpašība, kā mākslīgi savā ceļā radīt grūtības un pēc tam varonīgi tās pārvarēt. Kaut kas līdzīgs
Cerēsim, ka šodien otrajā šie ir puslaikā. 15 varoņi un vēl plus 7, kas ir rezervē un treneru korpus varonīgi šīs te grūtības pārvarēs. Tagad cīņa Latvijas izlasē. Jurijs Barānovs ar bumbu. Skatīsimies, vai tiks veidot kāda sadarbība. Jā, izstāsta, ka Leno Bramans izspēlēs bumbu. Jā, precīzais muguras spēlē. Nedaudz neizdodās Valteram bumbu noķert, bet bumba izkrīt, redzējām šoreiz uz aizmuguri, tātad var turpināt, uzbrukt, ko arī Latvijas izlase darīja. Spēlē kāju. Nezinu, vai tas bija labākais lēmums, bet bumba Horvātiem centra zonā. Un redzam, šeit Horvātiem ir pārsvars, atkal Horvātu lielākais spēlētājs. Pat Jānim Skujam neizdevās viņam apturēt. Jā. Nu, vismaz samazināt viņam ātrumu. To gan. Un tagad centās uzbrukumu virzīt pa labo malu. Horvātijas izlase mēs viņam neļāvām to darīt. Un jā, sots par labu Latvijas izlasē. Ar aktīvu spēli rakā nopelnam pārkāpumu Horvātiem. Redzam, ka Horvātu izlases kapteinis tomēr iet nedaudz. Iet skaidroties, jā, ar spēles galveno tiesnesi Aleksei Brizgaļinu no Krievijas. Tiesnesis ir nepiekāpīgs, paliek pie savu lēmumu, kā jau tam būtu jābūt. Nu, kopumā runājot par tiesnešu darbību šajā spēlē, es domāju, mazi, kur mēs varam piesieties, vai par maz ir epizodes, par kurām varētu diskutēt, un tas ir tiešām tiesnešu kvalitātes apzīmējums, ja? Nu, tiesnesis ir nemanāms. Nu, tā viena epizode vienīgais, kur tu Raimundi jautāji, bija vai nebija tur tas pārkāpums. Jā. Kristap, būtu vēl dažs, kopumā... ko es varbūt pajautāt, bet, ko mēs no tā iegūsim? Bet kopumā mēs zinām, jā, ka tiesnesim vienmēr taisnība. Šoreiz mums nav daudz ko oponēt, jā. Par to tiesnešu darbu kvalitāti jau dažādi mēdz teikt. Viens saka, ka viņam jābūt nemanāmam, otrs saka, ka ja viņi labā pēc spēles abu komandu fani, tad tiesnesis arī notiesājas labi. Cerēsim, ka šoreiz paliksim pie tās nemanāmības. Nu, Edijs Cīruls, diemžēl, gribēja neveiksmīgi izspēlēt cauts. Jā. Gribēja nospēlēt sarežģītāk, varbūt nekā situācija prasa šādās epizodēs, kad otrais puslaiks un vairs tikai 1 punktu pārsvars, arvien tuvāk nāk mača izskaņa. Jā, redzējām, Kristaps Bēziņš gribēja jau otro reizi spēlēt pārtvert piespēli. Tas viņam neizdevās, bet toties viņam izdevās apstādināt spēli un nedot Horvātiem iegūt lielāku teritoriju. Redzam, ka spēlētāji rezervē arī gatavojās, apmēram nospēlēts 20 minūtes. Nu, vēl laiks ir pietiekoši arī mums. Vienu varam teikt droši, galvenie notikumi vēl ir tikai priekšā. Vēl atlikušajās 20 un mazliet vairāk minūtēs izšķirsies spēles liktenis un noskaidrosies tā komanda, kas vai nu celsies līmeni augstāk, vai kā mēs ceram, arī zemāk. Horvātijas izlase. Mēs ceram, ka jā, spēlēs līmeni zemāk, nevis paliks tur, kur esam. Otrais puslaiks pēdējās 20 minūtes. Daudz ko izšķirs fiziskā sagatavotība. Atcerēsimies. Un te izkrīt bumbu uz priekšu Horvātu spēlētājiem. Varēja būt bīstams uzbrukums pa labo malu. Varēja mēģināt aizskriet. Numur 14, tas ir Dario Oksenhams. Bet arī viņiem ir tehnisks brāļs, ka redzam, tagad viņš sev uzsit pāris reizes ar roku pa galvu. Tiešām šādas kļūdas spēlētājiem ir grūti sev piedot. Pie šāda rezultāta īpaši. It sevišķi, kad rezultāts ir tikai 1 punktu starpība, -1 Horvātiem. Pabeigšu savu iepriekš iesākto domu par fizisko sagatavotību. Atceramies, ka mūsu izlases iepriekšējā spēlē, arī kurā tu arī piedalījies pret Izraēlu. Vai tā bija iepriekšējā? Jā, bija. Taisnība tev ir. Tad ļoti grūti mūsu komandai bija aizvadīt otro puslaiku un tā beigas. Ļoti manām uz izrēliešu fonu bijām fiziski nosēdušies. No šeit Leno Bramans izdara visu, ko viņš var spēj, un vai tagad... izdosies ātrs uzbrukums pa maliņu. Bet bumba paliek. Tomēr nepaliek. Diemžēl arī mums
redzējām mazais arī Kristapam braķīts. izkrīt bumbas priekšu. Šādas epizodes esam redzējuši šajā spēlē gana daudz abu komandu izpildījumā un dažādu spēlētāju izpildījumā. Tā kā gadās visiem, citam retāk, citam biežāk. Šodien gadās arī tādiem spēlētājiem kā Kristaps Bērziņš un Valters Raņķis. Kopumā gribētu teikt, ka šodien Latvijas izlase varbūt nespēlē ļoti izcilu spēli, bet aizvedam spēli, manuprāt, ļoti salīdzinoši labi. Spēle, jā, solīda spēle, īpaši aizsardzībā. Pāris šie nenoķertās bumbas traucē mums vēl kādu veiksmīgu uzbrukumu izveidot, bet galvenais ir tādā pat pašā līmenī aizvedīt pēdējās šīs 20 minūtes. Atkal izspēlē uz labo malu Oksenhamam. Šoreiz Dāvs Zagorskis bija vietā un neļauj Horvāti izlaša 14. numuram izvērsties un aizskriet pa viņu iecienīto labo malu. Redzam, Horvāti diezgan labi pārredz laukumu. Redz, ja nevar izspēt uz vienu malu, atgriež bumbu atpakaļ uz otru. Bet šobrīd mēs viņu spēli nolasam. Es pat gribētu teikt, ka tie skaitļi, ko mēs tur saucām spēles sākumā pa vidējo vecumu un pa pieredzi, tiešām mēs neizskatāmies lēnāk. Neizskatāmies lēnāk, bet noteikti izskatāmies pieredzējušāk un mazliet prātīgāk vismaz visas spēles garumā. Mūsu lēmumu pieņemšana ir bijusi augstākā līmenī kā Horvātiem. Neatbildēts jautājums pagaidām ir pa fizisko sagatavotību. Kaut ļoti labs tvēriens Naura Bērziņa izpildījumā. Nauris tiešām šodien ir viens no labākajiem spēlētājiem Latvijas izlasē. Tiešām spēlētājs, ko gribētos īpaši atzīmēt, tāpat kā Leno Bramans, kurš piekritīs arī veids lielu darbu apjomu laukumā. 8. pozīcijas spēlētājiem tādam arī ir jābūt. Un izskatās, ka mūsu komandā varētu būt spēlētāja maiņa. Visdrīzāk pirmajā līnijā. Jā, un uzreiz tiek mainīti 2 pirmās līnijas spēlētāji. Tātad ar 18. numuru Guns Cirša un ar 16. Elmārs Imbras laukumā. Laukuma atstāja Viņu nomaina Jānis Skuja, Latvijas izlases kapteinis un Edgars Cīruls. 2 miesnieku pirmās līnijas spēlētāji laukuma atstāja. Aizvadīja atzīstam spēli. Spēlēja vairāk kā 60 minūtes. Tas pirmās līnijas spēlētājiem ir ļoti cienījams rādītājs. Un pirmā līnija tā tomēr ir Latvijas regbija kvalitātes zīme. Tas, ko mēs jau gadiem varam palepoties un kas neliek vilties arī šodien. Jo tuvāk nāk spēles beigas, jo nervozāks skats pavarās raugoties uz abu komandu rezervistu soliņiem. Latvijas izlasē kājās nav tikai retais, pārsvarā tie, kas tikko nonākuši, sēž. Redzam, tiek sniegt atkal palīdzību Viktoram Silvonikam. Bet nekas Viktoram ir tā labā īpašība, kas pietiekami daudzi spēlēs, pietiekami labi zina, kā pavilcināt arī. Kā pavilcināt laiku, turklāt arī epizodēs, situācijās, kad liekas, ka Viktors vairs nevar paskriet, vai viņam nav spēka, viņš tomēr sevi atrod vienmēr šos te spēkus, un tiešām arī ļoti cienījams spēlētājs. Mums tiek izdarīta vēl viena maiņa, tiek nomainīts Kristaps Bērziņš, viņa vietā 23. numuru laukumā dodas Maksims Batrakovs. Redzam, ka treneris mēģina likt uzsvaru uz aizsardzību, jo Batrakovs ir ļoti labs spēlētājs aizsardzībā. Kristaps Bērziņš tomēr viņa priekšrocības ir uzbrukums. Ātrums, jā. Un, tā kā esam vadībā, tad tomēr centīsimies nospēlēt. Lūdzu, Batrakovs tikko iznācis laukumā, man liekas, tas bija Batrakovs. Jau sāka reidu pa labo malu. Nē, tas bija mūsu jau iepriekš pieminētais Leno Bramans. Labi, gan jau Batrakovam ar vēl būs. Arī viņa komandas biedrs no AB no Miesnieku kluba. Batrakova laiks vēl pienāks šajā spēlē, tad mēs ticam. Runājot par Kristapu Bērziņu, šī varbūt nebija tā viņa spilgtākā spēle, bet, ja mēs uzvarēsim, tā vai tā viņa gūtie 5 punkti būs izrādījušies pietiekami vērtīgi. Neatsvaram, lai mēs uzvarētu un tiktu līmeni augstāk. Jā, Kristaps Bērziņš šajā spēlē guva 5 punktus, 1 realizāciju un 1 soda sitienu, kas viņu
izvirz 4. pozīcijā pēc rezultīvāko spēlētāju sarakstu Latvijas izlasē. Viņš pa 2 punktiem atpaliek no 3. vietas Dmitriju Baikovu, kādreizējā Latvijas izlases regbistu. Atkal izvēlamies pragmatiskāko ceļu. Izspēlēt celt Emilu Balodu. Daudz uzskata, ka tas ir mūsu labākais spēlētājs tieši šādās situācijās, Latvijas labākais. Garākais jāsaka. Pietiekami veikls un koordinēts, tomēr jāuzteic Emils pa. Jā, zinām, kad šodien spēlē nepiedalās arī viens no Latvijas garākajiem spēlētājiem. Sants Podāns. Nē, un Vai tiešām būs piezīmējums? Horvāts izaicinoši. Ļoti izaicinoši, jā, izturas pret Maksimu mums. Dažos sporta veidos pabrīdina spēlētājs par šādu nelielu ņirgāšanos pa pretinieku. Bet, jā, Horvāti tomēr. Horvāti 9. numurs. Pārtver Jasons Ņūtons. Gūst piezīmējumu. Kaut kā es teicu, pēc fizikas likumiem laikam aprēķināja, kur tā bumbiņa varētu būt. Šoreiz viņam bija taisnība. Bet veči vēl ir laiks. Es te dzirdu fonā Mārs Šmits. Es domāju, es dzirdu un arī veči, kuriem vēl ir laiks, arī noteikti dzird Latvijas regbi patronu Mārs Šmit uzmundrinājums. Tiešām ļoti smags brīdis. Esam bijuši gandrīz visu spēlu vadībā un tagad Horvāti pārņem vadības grožus, rezultāts 14-10 par labu Horvātiem un, teicam, iespēju ar realizācijas sitienu pārsvaru palielināt vēl pa 2 punktiem. Šoreiz mēs nepaklusēsim, bet tas Horvātiem netraucē. Atkal Jasons Ņūtons, spēlētājs ar 10-16, kurš Horvātijas izlases rīcībā nonācis, kā saka, pa vecāku līniju. Šodien ir guvis, manuprāt, visus punktus. Ļoti labi atdzīvojās. Horvātijas izlases rīcības. Dzirdam beidzot pirmo reizi 2. puslaikā arī mūsu līdzjutējs tribīnēs. Dzirdam viņš šobrīd tik skaļi kā vēl nekad iepriekš šajā spēlē un ir jau arī pēdējais brīdis mūsējos uzmundrināt. 10-11 minūtes. Un mums ir jāatgūst. -6. Jā, mums ir vajadzīgs gan piezemējums, gan precīzi realizācija ideālajā variantā. Protams, vēl jau ir opcijas sasist ar sodiem nepieciešamos punktus, bet es šaubos, vai mums atlikušajā laikā būs tik daudz šādu epizodu. Vai varbūt dropsitiens arī. Arī dropsitiens. Nav gan mums tāda izteikta meistara šajā. Johnny Wilkinson. Jā. Šajā spēles komponentā nav mums. Bet stabilās situācijās, es domāju, pie 22 metru līnijas to arī iespējams ir nospēlēt. Jā, ja situācija prasīs, gan jau, ka kāds atradīsies. Bet šobrīd jācenš spēlēt tomēr vairāk laikam ar rokām, lai bumbu pārvirzītu Horvātijas aizsardzības zonā. Sākumā jānotur aizsardzība. Horvāti, protams, centīsies spēlēt ilgāku bumbu, mēģinās saglabāt viņu. Visu cieņu Latvijas izlasēja par spīti īstam šokam, triecienam, kas mūs piemeklēja dažus mirkļus iepriekš. Stingri spēlējam aizsardzībā arī tagad. Cenšamies turēt līniju. Skaidrs, ka spēku vairs nav daudz, spēlētāji ir paguruši, bet nevaram vairs atļauties zaudēt punktus. To visam noteikti nevaram. Jā, tie var izrādīties liktenīgi Latvijas izlasē. Jā, cīnās aktīvāk rakos. Šeit izskatījās, ka varbūt bija piespēles priekš. Jā, ļoti acīgs ir arī tiesnesis, kurš fiksē šo piespēles priekš. Jā, un tas dos mums iespēju uzbrukt no savas zonas diezgan, bet tomēr vismaz bumba tagad pāriet mūsu rīcībā. Jā, mums būs iespēja. Vēl gan veiksmīgi jānospēlē grupu cīņā, bet šajā spēlē tā mums vēl nav līdz šim pievīlus. Pieredzējusi mums tā cīņa, tie 8 spēlētāji, kas to veido un spēlē stabilu šodien. Jā, skatīsimies, ko izlēmusi ir Latvijas izlase, kādu izspēli, kombināciju. Šobrīd varbūt tomēr ies pa labo īso malu. Jā, uzbrukumu uzsāk Leno Brāmans, Nauris Bērziņš, Svece. Neizdodas pašam notvert, bet izdodas notvert spēlētāju. Jā, Horvātu un dabūt viņu ārā.
Tātad tiem, kas varbūt netik labi orientējas regbija noteikumos, ja, spēlētāji šādi kā Nauris Bērziņš izgrūža visu bumbu autā, tad auts pāriet, auta izspēle mums pa labu, bumba būs mūsu rīcībā. Uzbrukuma iespēja precīzāk pāriet, otras komandas rīcībā. Neliels savainojums Maksimam Batrakovam. Cerams, ka būs viss kārtībā. Šim pašaizliedzīgākam spēlētājam aizsardzībā. Kurš nesen uznāca laukumā uz maiņu un nomainīja Latvijas izlases vienu no līderiem Kristapu Bērziņu. Tā, protams, ir liela atbildība. Šādā brīdī tev izlaiž laukumā. Sevišķi rezultāts drīz pēc tam pamainās. Mēs jau spriedām Marvu, ka izlaiž aizsardzības spēlētāji vairāk ar domu par rezultātu noturēšanu. Un drīz pēc tam rezultāts pamainās krasts uz otru pusi, un tagad jums jādomā, kā gūt punktus un laust spēles gaitu sev labvēlīgā gultnē. Spēlētāja maiņa. Jā. Tiek izdarīt vēl vienu spēlētāja maiņa. Numur 22. Dodas laukumā. Jā, Ingus Saivers. Izskatās, ka tomēr Maksimam šis savainojums ir varētu būt, ka viņi nomaina uz brīdi, kamēr viņš ir gatavs atgriezties laukumā. Nē, tādās epizodēs var nomainīt tikai tad, ja ir asins. Varbūt tur ir uz elkoņu, mēs jau neredzam no šeit. Katrā ziņā Maksims nepamet laukumu malu un ar komandas doku. Tagad tomēr sāk kustēties, vai tiešām būs tā, ka viņam spēle beigusies pēc dažām minūtēm. Horvāti tomēr cenšas sāmā nospēlēt nedaudz rokām, pēc tam bumbu pārvirzīt mūsu aizsardzības zonā. Tā ir mums iespēja uzbrukt. Ties gan no savas zonas, vajadzētu vairāk spēlēt ar rokām šoreiz. Autā veiksmīgi nospēlē Viktors Silvoniks. Jurijs Brānovs tomēr raida bumba kāju un dod iespēju Horvātiem pretuzbrukumu veidot. Bīstams uzbrukums un te vajadzētu izdodas labs tvēriens Dāvim Zagorskim. Atņēma vienu labu tvērienu Naurim Bērziņam. Kurš jau gaidīja laupījumu. Nekas galvenais, ka esam Horvātu ofensīvu mazliet apturējuši, bet bumba vēl joprojām ir. Jau ir Latvijas izlases rīcībā. Atkal Sveicis mēģinām iet ārā no zonas. Jāsaglabā. Redzējām pirkstu galiem, tomēr mēģināja Jurijs noķert bumbu, bet tas neizdevās. Jā, tiešām saspringt galotni spēles. Jau vien dažas minūtes ir atlikušas un rezultāts ir 16-10 par labu Horvātijas izlasē. Laukumā 20. numuru nomainot Emilu Balotu dodas Ainārs Bērziņš, jeb Vikings no Regbija futbola kluba Livonija. Viņš pagājušo nedēļu aizdīja ļoti labu turnīru Regbijā 7. Uzskat, ka bija viens no labākajiem Latvijas izlases spēlētājiem. Redzēsim. Svaigs spēlētājs pēdējās 6-7 minūtes varētu ļoti aktīvi nospēlēt, dot kādu pienesumu uzbrukumā. Redzam, mūsu cīņa ir sasparojusies, gandrīz pārstum Horvātus. Gandrīz, diemžēl, neskaitās, un Horvāti jau dodas bīstamā uzbrukumā, un tur Vigo Valdovs. Teicams, Vigo Valdov junior tvēriens. Diezgan bīstams, nedrīkst šādu spēlētāju mest pēc tam pret zemi, to Vigo Valdovs neizdarīja, viņš pacēla viņu. Tiesnesis to nefiksēja, tā tad viss kārtībā. Šoreiz pažēl, redzam, Maksims Batrakovs tiešām savainojas smagi reiso roku, acīm redzot, tā ir tā kā nedaudz iesieta. Pavisam noteikti mēs viņu laukumā vairs šodien neredzēsim. Īsts viņam tas uznāciens bija. Diemžēl sportā gadās arī tā, un reizēm pat vēl trakāk. Tagad cīņa par labu Horvātiem. Jāmēģina mūsēm vēlreiz pārsum. Mēs esam spēcīgi. Ja Horvāti vilcināsies ar bumbas iespēlu cīņā, mēs varam nopelnīt bumbu. Un arī, ja viņi vilcināsies ar bumbas izspēli no cīņas, arī es domāju, ka mums ir iespēja sasparoties, nepavēlt tik nomainīt cīņas spēlētāji, lai mēs varētu aktīvāk to uzstumt.
Labāk. Un mums tas izdodas pārstumt. Latvijas izlase ir iespēja izveidot labu uzbrukumu. Dāvs Zagorskis pa kreiso malu. Jāparāda savas ātrās kājas. Labi. Un turpinām. Ai, diemžēl. Nē. Ļoti ātri raut izspēlēt, izvēlās Horvāti. Jā, ļoti labi bumba ir laukumā. Tas nozīmē, ka mēs varam turpināt spēlēt. Valters Raņķis izdodas. Ar Maiku ļoti labi Horvātu spēlētāju. Tagad vajadzētu jāmeklē, kur vairāk spēlētāji mūsējā. Sakarīgu uzbrukumu. Joprojām bumbu Latvijas izlase. Tagad jau virzam uz labo malu. Viktors Silvoniks. Ulds Saulīt ir nonācis malā. Atpakaļ pie Silvonikam. Griežam atpakaļ bumbu. Jā. Vigo Valdavs. Nē, tas ir Vikings. Kamas karavīram. Matīs Leno Bramans. Ļoti labi saspēle. Kas diemžēl ar neprecīzu piespēli. Priekšrocību Horvātiem. Tiešām ļoti labi saspēlējāmies. Tās saucamās fāzes vairākas uztaisījām uz vienu. Ļoti daudz fāzes izmētājām bumbu vērī gan uz vienu pusi, gan uz otru. Sagaidījām atpakaļ nevelti. Latvijas izlases galvenais treneris Sergejs Lisko tagad rādīja īkšķi uz augšu un aplaudē saviem spēlētājiem, jo šis bija tiešām ļoti cerīgs uzbrukums un vieš mūsos cerību, ka mēs vēl varam šo spēli glābt. Salauzt. Salauzt šīs jau beigas. Jāsaka glābt, jau ir tik maz laika palicis, ka tiešām varam tikai vairs izglābties. Uz tablo ir 1 minūte palikusi, bet doši vien, kad tikai tiesnesis, doši vien dažas minūtes tiks pielikts tajos brīžos, kad ir spēlētājiem kāda savainojuma vai kāda pauze. Tiesnesis nedaudz apstādina šo te laiku. Pieņem, ka tās varētu būt apmēram kādas 3 minūtes. Skaidrs, ka bezgalīgs tas laiks nebūs. Agrāk vai vēlāk arī šī spēle beigsies. Ja visas spēles lielāko daļu mēs gaidījām tās beigas, kamēr bijām vadībā, tad tagad jau mums neviļas rodas sajūta, ka tās pienāk pārāk strauji. Tā tas sportā vienmēr būs. Vai izdosies otro reizi pārstumt cīņu? Mēs zinām, ka mēs to varam. Pēdējās cīņas esam bijuši tiešām. Domāju, jāstum puiši. Nē, diemžēl ļoti aktīvi gribot to izdarīt. Mēs uzstūmām cīņu bez bumbas. To arī norādīja tiesnesis. Un šeit bija jāpaspēj uz bumbu. Jāizmanto šobrīd katra iespēja tikt pie bumbas. Bet Horvāti šobrīd kontrolē bumbu. Komanda gados jauna, bet gan jau pietiekami pieredzējis, lai zinātu, kā nospēlēt droši pragmatiski. Ļoti neveiksmīgs sitiens. Žēl, tiesnesis uzskatīja, ka bumba tomēr no mūsu spēlētāja izskrit uz priekšu. Kā to publika mazliet protestē. Protestē arī izlases treneris Sergejs Lisko par šādu lēmumu. Atšķirība ir tāda, kā tas tiek traktēts, vai šī te bumba izkrīt uz priekšu, vai tas ir spēle no bloka. Ja pretspēlētājs iesit spēli bumbu blokā, tad netiek skaidīt šī te spēles priekšu. To varēja arī kā bloku. Jā, jāuztum, mēs izcīnām bumbu ļoti labi. Teicam uztum Latvijas izlasi. Un ātrs uzbrukums. Un atkal Valteram gadās kļūme. Jau ne pirmo reizi šajā spēlē, diemžēl. Valteram bumba izkrīt uz priekšu. Varēja sanākt. Un jāsaka, kādu otro, trešo, varbūt patreiz tieši no Jurija Barānova piespēles. Jurijs varbūt ir pieredzis Krievijā. Piespēles asāks. Jā, ļoti asas un tāds spēcīgs piespēles dot. No šāda attāluma dažreiz tas varbūt tās nav nepieciešams, bet mēs jau te varam gudri spriest no augšas, ka vajadzēja uzsēdināt to piespēli mīkstāk un tā tālāk, bet nevainosim mūsu spēlētājs, kur cīnās ar visu devu. Tiešām ir skaidrs, šī bija tiešām teicama iespēja Latvijas izlasēji pašās spēles izskaņā gūt. Tā ir svarīgi piezemējumi. Vai trešo reizi mums izdosies pārstumt Horvātu cīņu? Es pat gribētu teikt 4. Jo iepriekšējās 3 tiešām pagājuši mūsu izlases zīmē. Viss liecina, ka šī varētu būt
vēl viena no tām reizēm. Nē, ļoti ātri izspēlē Horvāti, bet Jurijs ļoti labi uzspiež. Tur izstījās, ka... Un Horvāti saglabā bumbu un nopelna sodu. Cimredzot, pēc tvēriena neatlaidījā vaļā spēlētāji. Horvāti nekur nesteigsies. Man gan arī jāsaka, tīri subjektīvi šķiet, ka Horvāti varētu daudz prātīgāk spēlēt. Jā, ļoti neveiksmīgs sitiens Horvāti izpildījumā, bumba laukumā, un mēs varam spēli ātrākajiem spēlētājiem mūsu bumba. Dāvis daudz teritorijas iegūst. Bumba ir saglabāta. Mēs varam uzbrukt. Jāspēlē pacietīgi rakos. Spēli nedrīkst pārtraukt, kamēr nav noticis kāds pārkāpums vai kāda tehnisks brāķis. Tehnisks brāķis ir bijis pietiekami, ceru, ka vairs nebūs. Uzbrukam, bumba atkal saglabāt un mainām virzienu. Jā, ļoti labi. Galvenais spēlēt ar rokām. Un neatdot bumbu pretiniekam. Uzbrukam, jā, atkal kārtēs. Un Uldis Saulīte ar Jūriju saspēli tieši. Guns Cirša, Ingus Saivars. Galvenais ir kontrolēt bumbu, kamēr vien... Jā, sots pa labu. Kamēr vien mēs bumbu kontrolējam, tikmēr mums ir cerības. Mūsu komandai. Mēs nesitīsim pa vārtiem, mums ir vajadzīgi 7 punkti, lai izcīnītu uzvaru. 6, lai panāktu izlīdzinājumu spēlē un pagarinājumu. 6 punktus mēs no vienas epizodes nekādu nespējam gūt. Bet 2 epizodēm mums vairs nav laika. Diemžēl, Arvis tur iesāk iepriekš domu par Horvātijas izlases spēli tieši beigu daļā. Manuprāt, daudzi bijuši tādas epizodes, kur viņi varēja nospēlēt gudrāk un pragmatiskāk, un varbūt Svarkaus jau būtu sen noliekuši sev pa labu maču izskaņā, bet nē. Varbūt tā arī izpaužās, tas mūsu pārākums pieredzē, jeb Horvātiem pieredzes trūkums. Latvijas izlasē vēl ir visas iespējas izraut uzvaru. Horvāti arī izdara maiņu, negaidītu maiņu, neplānotu. Viens no Horvātu spēlētājiem gūs savainojumu. Arī mēs izdarām maiņu pirmajā līnijā. Guns Cirša nonāk. Viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem, vai pat pieredzējušākais, jā, 41 gads Guntim. Nē, tas nav Guns Cirša, tomēr izskatījās, tas ir Mārs Robežnieks, kurš pamet laukumu, un viņa vietā laukumā dodas Sandris Jauntēvs. Mēs tomēr ļoti neveiksmīgi izspēlējam sodu. Jā, Ingus Saivars nedzirdēja svilpu. Diemžēl Nauris Bērziņš neizraidīja bumbu altā. Tur gāja, varam teikt, uz centimetriem. Ja viņš būtu mazliet izsits sānā, tad... Tomēr šādā epizodē bija jānospēlē precīzāk. Iespējams vēl būs, jo tomēr Horvāti izvēlās brīvsitienu raidīt laukumā. Jā, atkal, jāsaka, interesants Horvātu taktiskais risinājums, bet, aktīvi uzbrukam. Tās ir problēmas. Jā, labs piespēles. Kreiso malu. Un atkal tehnisks brāķis, Dāvim Zagors. Un šī kļūda. Tās ir beigas. Bija pēdējā. Jā, pēdējā no daudzām, jāsaka, un nevainosim Dāvu pie zaudēt maču. Gana daudz bija kļūdas, pārāk daudz bija kļūdas Latvijas izlasei. Viss bija mūsu rokās. Lai arī šoreiz rezultāts ir tāds, kāds tas ir 10-16. Lai arī tomēr pret spēcīgo Horvātiju aizvadījām nesliktu spēli, jāatzīst. Īpaši aizsardzībā. Jā, uzbrukumā neizdevās mums. Un šī te kļūda mums maksāja, kur Horvāti pārķēra šo te bumbu, maksāja ļoti dārgi. Te ir nav vērts uzskaitīt 1 vai 2 kļūdas, vesels kļūdu kopums. Katrā ziņā spēle beigusies. Diemžēl Latvijas izlase šajā nozīmīgajā spēlē piedzīvo zaudējumu, rezultātu 10-16. Tā kā arī nākamgad spēlēsim Eiropas Nāciju kausu 2B divīzijā. Atliek mums atvadīties, novēlēt Latvijas izlasē turpmākus panākums, un tad jau tiksimies atkal kaut kur regbija laukumā. Paldies, ka skatījāties mums. Ar jums šodien kopā bija Raimonds Rudzāts un Arvis Pilinieks. Un veiksmīgs jums Līgos svēks. Visu labu. Visu labu.
19 miljoni eiro. Kamēr tu tikai skaties, kāds cits tos var laimēt. Piedalies un laimē arī tu vairāk Latloto LV. Ballītes ir šo slepenpolicistu darbs. Holivuda zvaigznes Džona Hills un Čenings Tatums piedzīvojumu komēdijas turpinājumā Jump Streetā 22. Kino no 13. jūnija. Ar Neste Futūra laimīgais ir skaitlis 3. Uzpildies par jebkuru summu, kurā ir skaitlis 3 un laimē. Katru nedēļu 300 eiro degvielai. Galvenā balva – Mazda 3. Neste Futūra. Uzpildies labākam auto. Vai sapņo par automašīnu ar individuālu dizainu, lielu bagāžas nodalījumu un ļoti ekonomisku dzinēju? Lūk, te tas ir. Pilnīgi jaunais Peugeot 308 SV ar universāla virsbūvi. Eiropas gada auto 2014.